Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Un Dievs pagodināsies. Šodienas rakstu vieta. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa, 4. pants. Šodienas pārdomas. Noteikti esi dzirdējis par domino principu. Tiek sarindoti domino kauliņi tā, lai vienam kauliņam krītot, kristu arī pārējie. Reizēm būvēja domino kauliņu rindu, viena nepareiza kustība var izpostīt jau paveikto. Savā ziņā domino princips mums māca, ka, lai arī cik ticības lūgšanu esam izteikuši, viens nepareizs apgalvojums beigās var sagraut iepriekš uzcelto. Parasti šie postošie vārdi seko aiz vārda bet. Šodienas rakstuvieta mums atklāja Jēzus atbildi laikā, kad viņš tika velna kārdināts. Lai arī cik sarežģīta bija situācija, Jēzus izvēlējās aiz sava bet likt Dieva apsolījumu. Aicinu tevi rīkoties tāpat, kā rīkojās Jēzus. Apņemies ticēt un runāt Dieva vārda apsolījumus, neatkarīgi no situācijas, un tu redzēsi, kā Dievs pagodināsies. Tu redzēsi pārdabisku nodrošinājumu un uzvaru. Tieši tāpat kā Jēzus toreiz tuksnesī. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka esmu šaubījies un ļāvis apkārtējiem apstākļiem negatīvi ietekmēt manus vārdus. Es izvēlos ticēt, runāt un rīkoties saskaņā ar tavu vārdu. Paldies par pārdabiskiem risinājumiem, ko tu dāvini man. Jēzus vārdā. Āmen.